Sveiki visiem! Mēs vēlamies jūs paņemt mums līdzi uz pēdējiem 2 pasaules čempionāta posmiem Vācijā un Itālijā, kā arī iepazīstināt jūs ar daļu no mūsu komandas un palīdzēt sajust jums motokrosa garšu kopā ar mums. Mēs dzīvojam Madonas novadā, Liezēras pagastā Ozolos. Starp Ozoliem un Liezēru mājas, mūsu mājas sauc Lības. Mēs jau šajā mājā dzīvojam, ja nemaldos, 10 gadus, no 7 vai 8 gadu vecumā. Mums apkārt kādi 500 metri nevienu kaimiņu nav. Es teiktu, tas tāds pluss, un arī pie mājas tepat ir ezers, kur mēs arī pa vakariem aizējam papildēt. Ir foršas vietas, kur arī patrenēties, te ir labi skriet, pļavas apkārt, svaigs gaiss. Mums arī te ir pluss tas, ka mums te ir blakus garāža, 2 kilometri no mājas, tā kā tas ir ļoti forši, kad nav nekur tālu jābrauc un vakaros ātri var aizbraukt, ja kaut ko vajag mocam izdarīt. Mums sanāk daudz laika pavadīt Madonā. Mācamies Madonas vidusskolā. Šogad ir pēdējais gads, 12. klase, tāpēc jāmēģina izbaudīt. Pēc skolas mums patīk aiziet uz šlāgeri. Tur ir ļoti garšīga, kraukšķīgā karbonāde. Tāpēc tā ir top vieta, kur Madonā var pāriest. Un arī pats īpašnieks arī viņam interesē motokross, viņš brauc skatīties mūsu posmus. Viņš arī ir ļoti liels hokeja fans, viņam patīk atbalstīt savējos hokejistus, motokrosistus. Ļoti laba atmosfēra. Ir visur apkārt sporta atribūtika. Un arī, ja spēlē Latvijas izlase, tad var arī braukt skatīties, kā savējie spēlē. Madonā ir arī ļoti laba sporta halle, kur mēs trenējamies vietletikā, un tur arī var nodarboties daudz citiem sporta veidiem. Ja nav sezona, tad mēs 5 reizes nedēļā ejam uz treniņiem. Pašā mums skola beidzas ātrāk, un līdz treniņiem ir kādas 2 stundas, citreiz varbūt drusku mazāk. Mēs pirms treniņiem arī uzspēlējam Madonā basketbolu. Citreiz pirms treniņiem sanāk pa daudz paspēlēt basīti, un tad tu esi tāds jau pirms treniņa piekusis un vairs negribas tik daudz darīt. Bet pirms posmiem mēs cenšamies mazāk spēlēt basketbolu, jo basketbols ir ļoti tāds traumatisks sporta veids, tāpēc mēs vienmēr mēģinām būt piesardzīgi. Madonā arī atrodas motokrosa trase, kur katru gadu norisinās Latvijas čempionāts motokrosā. Es teiktu, ka Madonā bija šogad viens no mūsu mīļākajiem posmiem, jo tā ir mūsu mājas trase, tāda smilšaina ar salīdzinoši lieliem kalniem, tāda grūta uz motociklu uz motoru, tāpēc mēs tur nebraucam varbūt tik daudz treniņiem, bet tāpat trase ir diezgan izbaudāma, sacensībās vienmēr ir forši braukt. Var redzēt visus savus tuvākos fanus atbalstītājus trases malā. Motokross sastāv no ļoti daudz un dažādām lietām, un katrai lietai ir ļoti liela nozīme ceļā uz virsotni. Principā vajag būt vairākās vietās vienlaikus, un mēs to nespētu visu bez ļoti labas komandas. Čau, mani sauc Nauris, esmu komandas menedžeris. Kā komandas menedžeris, varētu teikt, sāku strādāt gadus 4 atpakaļ, kad viņiem bija 14 gadi. Man pienākumi komandā ir darbs ar faniem, kluba biedriem, atbildu par kluba fanu atribūtiku, merču, strādāju ar sponsoriem. Mazāk varbūt ar piesaisti, cik ar komunikāciju ar sponsoriem. Braucu līdzi pēc iespējām uz pasaules čempionāta posmiem. Sacensību dienā, kad esmu uz vietas, tad mani pienākumi ir komunikācija ar faniem, tā kā tie fani paliek arvien vairāk un vairāk, un diemžēl puiši nevar ar visiem sacensību dienā aprunāties, tad mans uzdevums ir aprunāties ar faniem, veidot attiecības, uzturēt, lai fani būtu apmierināti un veidotos tā saikne, jo blakusvāģu motosportā līdzjutējs ir mazliet savādāks, teikšu, nekā citos sporta veidos. Viņi vēlas tādu ciešāku komunikāciju, kad viņi sajūt, ka viņi ir piesaistīti vairāk komandai. Tāpēc mums jau sākotnēji bija doma, ka mēs veidosim tādu kā klubu, kurā viņi var atbalstot komandu veikt ziedojumu, un tad attiecīgi mēs strādājam, mēģinām viņiem kaut kā pateikties, izstrādājot kaut kādas vai nu kreklus, vai nu piekarņus tādus, kur viņi sajustos kā daļa no komandas. Un savukārt mums šī finansiālā palīdzība ļauj daļai sekt izdevumus un startēt pasaules čempionātā. Mums ir arī liela komanda, kas palīdz labi izskatīties, kā piemēram Arvis, kurš izstrādājis šī gada moča uzlīmu dizainu, merča dizainu. Tiem visiem priekšstrāpagājiem? Monta, kura rūpēs par mūsu sociālajiem tīkliem, vienmēr brauc mums līdzi, filmē foršus video, ļoti operatīvi informē par rezultātiem tiem cilvēkiem, kas Latvijā seko attālināti. Viss ir ok. Visu aizvedīsim pēc kaut kādām 15 minūtēm, viss jau ir gatavs, Nauris ir ceļā tūlītās.
smukas brilles, kas ir tā Amerikā tam Jetsonam tādas gribētu. Sākām krāmēt no paša rīta, un jā, tagad jau ir vakars vēls. Un jā, un tagad pagaidām izstāst šitā. Vēl mājās, pilns ar mantām ir. Tad jāpārbauda vieta. Vēl vakarā pabeidzām krāmēt gandrīz visu fūri. Jā, tagad jau ir agrs rīts, tikko ielikām pēdējās lietas un arī ārā līst mazliet lietusiņš. Un esam tagad jau ceļā uz Vāciju. Vēl jāiebrauc Siguldā, ieliet degviela, jāizbrauc uz Rīgu, vēl pakaļ Montei un obligāti jāiebrauc veiklā, lai paņemtu gumijniekus. Šobrīd mēs braucam 2 mašīnas, mēs daži cilvēki esam fūrē un tad Santa ar Arvi ir savā mašīnā, bet jā, mēs ik pa laikam pamainīsimies, lai Santai nav vienai jābrauc. Jā, un tad arī vēlāk mūsu mehāniķis savu sievu un arī Nauris, kas ir mūsu menedžeris, brauks ceturtdien vai piekdien, viņi vēl nav izlēmuši. Līdz trasē ir jābrauc nepilni 2000 kilometri. Es domāju, skatītājiem arī būs forši atbraukt, un arī tās ir vienas no interesantākajām sacensībām šajā gadā. Šobrīd ir jau nakts, mēs braucām visu dienu, tagad esam Polijā, kādi 200-300 km līdz Vācijai. Jā, un tagad ir, man liekas, 11 vai 12 pulkstenis, un Sencīts jau ir noguris, un man drīz ar viņu būs jāsamainās. Bruno jau augšā guļ, Āva arī jau ir atlūzis. Mūsu mamma arī augšā guļ. Santa ar Arvi brauc ar savu mašīnu. Visticamāk, Arvis jau arī guļ, un Santa sēž pie stūres, klausās mūziku. Monta sēž telefonā pagaidām, kaut ko dumi smaida. Un Mareks ir pie kameras. Man jāpabrauc būs kādas 2-3 stundiņas. Tad jā, viņš būs pietiekami cerams izgulējies, lai viņš var turpināt ceļu. Lai mēs esam salīdzinoši agri trasē, lai varētu arī ieņemt normālāko vietu padokā. Es esmu? Vācijā. Motokrītu. Mēs uzvarēsim? Kas mums jāuzvar? Man ukenes. Jā? Domā, mēs varam uzvarēt? Jā. Šitā. Esam ieradušies trasē, ir skaisti skati. Mums gribēja nolikt tikko dubļos, kur dubļi un tuvu tai ballīšu teltī, bet es sarunāju, ka mūs noliks tomēr šeit. Ja līs, tad vismaz nebūs mums te dubļi, peļķes. Ārā ir augsts, jāuzvelk džempers, jā, un jāsāk kaut kas darīt. Mēs sākumā atbraucam, izdomājam, kur būtu labākā vietņa, tā lai nav kaut kādas bedres, lai fūrei taisni un lai pašiem tā ir forši. Tad sākumā mēs izvelkam mazos stabiņus, tad izvelkam lielos stabiņus, kur man jākāpja kāpnēm jāizvelk. Tad jau lēnām sākam visu likt kopā. Ja ir liela komanda, ko Arvis jāatbrauc tur palīgā, tur Santa, Monta, tad īzi uz savu telti. Bet ja mēs trietā ceļam, tad var paiet kādas 1 stunda, 2 stundas līdz celtu. Tagad, man liekas, mēs par kādām 40 minūtēm pabeidzām. Ir daudzas vietas tādas, kur tev jābrauc vienkārši vilcieniņā un nav nemaz citu izēju. Bet šeit priekš trampolīniem un taisnītas ir salīdzinoši platus. Trase ir tāda tehniska, bet ir vietas, kur var apdzīt. Var ieslīdēt iekšpusītēs, ja kāds atstāja tev brīvu iekšu. Nevar braukt tā uzmanīgi un piesardzīgi. Tev jābrauc tā, ja tu gribi apdzīt, tev uzreiz jāmēģina. Bet jā, vajag jau sagatavot 2-3 līnijas pirms apdzīt, un tev vajag piebraukt maksimāli tuvu, tā lai var uzreiz iet garām. Pagājuši gadu jau free praktisā un jau kaut kāds 3 braucienu nokrita, tāpēc uz kaut kāds braucieniem paspējis mums nolīdzināt nosēdienu, un tad vismaz viņš nebija vairs tik bīstams. Jo tur diezgan daudz braucēji satraumējās. Bet šogad izstāst uzlikta ir plēve pāri, un nosēdienu vajadzēs būt labam. Tas ir tāds salīdzinoši krūtis leciens. Mums tur labas bildes sanāca šķībai. Jālis tā no šķībi. Tev mocis tā druski sametas. Tas man patīk, jā. Tas pamposts tās tur bija tālāk? Jā. Nu jau tikā. Nebija. Nebija tur. Jā, nāc, nebija nekā. Nebija.
Pūkstens, man liekas, 6. Tad brauksim tagad uz tehnisko. Pārbauda ķiveres, bruņas un visu mocu bremzes, slāpētāju, riepas pārbauda, paskatās gulbņus. Jā, Raimonds, kas mums taisa motorus, atbrauca ļoti vēl ap 4 tikai, man liekas, un mēs līdz 6 likām motoru, lēnām iztaisījām, 6 mēģinājām iedarbināt, un nevarēja. Mēs sākām skatīties, kāda ir problēma. Sākumā Raimonds domāja, ka karburātorā problēma, ka nenāk benzīns. Kādas 7 vai 8 reizes izjaucām, salikām visu, noņēmām bāku, likām atpakaļ, noņēmām, likām atpakaļ, izņēmām sveces ārā, likām atpakaļ. Jā, sanāca kādas 7-8 reizes. Nevarēja saprast, kur ir tieši problēma. Viņš bija palikusi pusstunda. Jā, beigās tētim bija taisnība. Viņš teica, ka elektrība problēma. Ātri visu sametām tā, lai izskatās kaut cik normāli, un salikām jauno elektrību un pielec ar pirmo. Pēc tam izgājām tehnisko, viss ir labi. Tagad tikai jāpietaisa mocs un bremzes priekšējās nav tik labas. Gāzes trosīte nav tik laba, nedodas tik labi gāze, bet jā, rītdien vajadzētu būt visam perfekti. Tas bija labākais brauciens, man liekas, šodien. Mēs vinnējām pirmo braucienu. Starts beidzot izdevās salīdzinoši ļoti labs. Jā, pirmajā līkumā kā 4. Tad jau pirmajā aplī pagājām garām Kingam. Tā agresīvi. Viņš arī neatlaida gāzi, mēs arī neatlaidām un reizē uzlicām lecienu, bet mēs tālāk aizlicām. Un tad otrā aplī jau pagājām garām Wilkinsonam, kas bija pārsteigts, ka mēs tik ātri tikām garām. Tad jā, sākām braukt vienkārši savā ātrumā. Paspiedām kādus 4-5 sapus, lai dabūtu to gaipu, bet jā, pēc kādām 20 minūtēm palaidām tā, lai ir tās 20 sekundes turas. Bet bija ļoti grūti, jo pēc 10 minūtes rokas piesistās un arī mugura sāk sāpēt, bet jā, cerams otrajā braucienā arī izdosies tikpat labs starts, un tad, es domāju, arī varam uzvarēt. Sajūtas. Vispār superīgas, un esmu ļoti apmierināts ar gonku. Van Lūkenens, esam drusku piekāpušies, bet vēl jācīnās.
Ļoti labi, ļoti labi. Sirsniņas sitās visu laiku. Šiem jau es saku, no Latvijas čempionāta, ka viņi jau 15 gadās izrauga. Bija arī uz pirmo braucienu, uz kāpēc, ka viņi pirmo reizi, domāju, man tur jābūt. Aizmauts, bet toreiz tikai tāds bišķi neveiksmīgs, tas viss izvērtās, bet no tā brīža esam sadraudzējušies un kaut ko puikas dara, ko visa komanda dara, tas ir, nenormāls darbs. Un tas arī kaut kā, es nezinu, motivē mūsu fanus. Uz katru gongu var teikt braukt, atbalstīt kā vien varam. Veselību, izturību, lai turpina priecēt fanus. Tas uzvarētais šampānietis, tas ļoti garšīgs. Ar lielām uzvarām. Vilīgi, ne? Viņš iet pāri, mēs priekšu. Noslēgs viņš visā piegrīz priekšā. Bet piemēram, šo jūs teicat, tas nav? Jā. Jā, timepraksā un free-praksā uzstādījām ātrāku apilaiku. Jā, un kvalifikācijas braucienā īsti neizdevās starts. Un pats uztaisīju mazu tādu kļūdiņu braucienā, palaidām garām Hermani. Bet jā, kvalifikācijas braucienā otrie, salīdzinoši diezgan labi. 4. vieta pie barjeras. Svētdien jau laiks bija labāks. Varmapā uzstādījām otro apilaiku. Tā jutāmies salīdzinoši labi, pamainījām drusku kaut ko mocim. Jā, tad braucienos prieks par to, ka izdevās starti. Pirmajā braucienā aizgājām kā 4. Salīdzinoši ātri tikām līdz 1. vietai. Un tad pa pirmo braucienu bijām ļoti priecīgi. Bet jā, 2. braucienā starts atkal pats izdevās ļoti labi, būtu aizgājuši kā 3. Bet jā, atkal maza kļūda no manas puses, uzgāja pa augstu virāžā un iesprūdām drusku. Un jā, mums ietriecās aizmugurē un Bruno gan arī izsist ārā, bet labi, ka viņš noturējās. Un jā, tad, man liekas, jau bijām tikuši līdz 5. līdz kurai vietai. Un tad jā, braucējs mums priekšā apstājās un mēs viņā arī ietriecāmies. Tāpēc jā, atkal bija jāsāk no 10. vietas, bet vismaz tikām līdz 4. vietai. Grūti bija vairāk kādu sadzīt. Trasa bija diezgan grūti, tās 3 minūtes 2. braucienā varēja just rokā un mugurā. Tagad jau vācamies nost un lēnām dosimies ceļā uz Itāliju, bet pirms tam aizbrauksim arī mazā ceļojumā, lai sanāk kaut kāda atpūta un arī kaut ko apskatīt, nevis tikai benzīna tankus. Salīdzinoši vēl izbraucām no Vācijas, un jau sākām braukt uz Austriju. Un Austrijā piestājām arī vienā tankā, kur nopirkām loterijas biļetes. Diemžēl miljonus nevinnējām. Man liekas, Mareks dabūja 2 eiro, tas bija labākais, kas bija. Palikām vienā tankā pa nakti. No rīta piecēlāmies, bija riktīgi smuks skats. Apkārt mums lieli kalni. Migla vēl projām bija, mākoņus varēja redzēt. Tāpēc jā, bija tāds foršs sajūta, kad no rīta piecēlies izkāp ārā no fūres un tev priekšā tāds skats. Tad mums bija arī maza intervija podkāstā Best for Sport. Tur nebija baigi ilgi, kādu pusstundu parunājām. Bija atkal forši izrunāt visas nianses, kas notika vīkendā. Tad jā, sākām jau ceļu uz Itāliju, braukt meklēt kempingu. Pa ceļam bija sākumā Itālijā ļoti smukas vietas, ļoti smuki kalni, vīnogu lauki, lielas pļavas, varēja kalnu galos redzēt sniegu. Arī uzspīdēja jau saulīt, tāpēc tas vispār iedeva tam visam skatu daudz labāku. Jā, bija mazas tādas pilsētiņas, mazas baznīcas varēja redzēt. Tās pilsētiņas arī no tālu izstījās riktīgi forši, tādi mazi ciematiņi. Kalnu galos dažās bija mazas mājiņas, kur izstījās ļoti forši varētu būt. Jā, kādu laiciņu pabraucām pa Itāliju, nonācam līdz smukai vietiņai pie kempinga, bet kempingā mūs nelaida iekšā, jo mūsu fūra bija pa lielu un viņiem kempings, var teikt, bija viss pilns un nebija vietas, kur iebraukt, tāpēc mēs palikām ārā, bet nopirkām biļetes tā, lai mēs varam ieiet iekšā uz dušām, toaletēm, drēbes izmazgāt. Turpat arī kempingā bija tāds mazs restorāns un
un arī paēdām kārtīgi picas. Picas, jā, man liekas, visi var teikt, paņēma picas, Monte paņēma makaronus, viņa teica, bija ļoti garšīgi, Bruno paņēma lazaņu. Arī bija ļoti labi, tāpēc, jā, bija tāda forša vieta, kur skanēja mūzika. Jā, bija salīdzinoši garšīgi. Paēdām, visi saņēmāmies milzīgi drosmi, aizgājām uz boksa mašīnu. Bruno tur kaut ko ar kulakiem izvicinājās, kaut ko mēģināja pierādīt kādam, bet nevienam neko nepierādīja, nevarēja pārsist rekordu. Tad es ar savām spēcīgajām kājām šitā uzdies augšā un tad šito. Tad pienāca jau vēls vakars, sākām plānot, ko darīt, un jaunieši izdomāja aizbraukt uz mazu pilsētiņu, apskatīt dažas vietas. Palikām īstenībā diezgan vēlu, līdz pulkstenes 3 vai 4. Jā, vismaz kārtīgi atpūtāmies un izbalējāmies. Māmu! Peldēsim baseinā! Nāksi? No rīta Āvo šausmīgi gribēja nopeldēties, jo viņš arī vakar redzēja, kā tur ir baseins. Mēs veidam bērnus peldēties. Derības ir tādas, kad Āvo ir jāpārpeld pāri visam baseinam, un tad viņš dabīja 5 eiro. Es esmu atsūtīts, lai iemācītu viņam peldēt. Redzēs, lai pakstiet galā. Tu pārpeldēs pāri baseinam par 5 eiro? Jā, 5 eiro maksās uz 100 eiro. 100 eiro, ja? Jā. Davai ejam, sotaku nopelnīt. Saņēmās un iegāja nopeldēties. Pēc tam dvielītī apsadzies riktīgi drebēja. Un tad arī vēlāk es, Arvis un Mareks arī izdomājām aiziet nopeldēties, bet arī ezerā bija ļoti augsts ūdens, tā kā man arī bija liels grūtības ieiet nopeldēties, bet tad, kad jau iekāpa iekšā ūdenī un ar visu ķermeni iegāja iekšā, tad nebija nemaz tik traki. Jā, arī bija ļoti smuks skats un arī uztaisījām dažas krutas bildes. Tikmēr Bruno aizbrauca ar riteni uztaisīt mazu treniņu, apskatīt arī dažas vietas. Tad mēs ēdām arī pelmeņus. Āvo ar mammu uztaisīja pelmeņus. Āvo mammai palīdzēja sabērt pelmeņus, visiem nolika traukus, dakšiņas. Riktīgi garšīgi pelmeņi, arī kārtīgi paēdām visus pelmeņus, lai tāds kārtīgs spēks, nākošā dienām enerģija. Tad mēs visu salikām fūrē, Bruno ielika riteņus, visu savācām visas mantas, un tagad esam ceļā kādas 3 stundas, līdz trasei ir palikušas, varbūt drusku vairāk. Nu labi, 6 stundas palikušas, bet tas nekas. Es ceru, nobrauksim kādas 4 stundas un tad piestāsim, paliksim pie trases kaut kur tūmā, tā, lai no rīta daudz jābrauc. Kā piecelsimies, tā jau ap 11. Sāksim braukt uz trasi un 1 vai 2, man liekas, laiž trasē iekšā. Tāpēc jā, jau sāksim 4. gatavoties sacensībām, kas notiks sestdien, svētdien. Šajā trasē nav nekad noticis neviens pasaules čempionāta posms. Man liekas, cik es runāju arī ar citiem braucējiem, neviens nav braucis šajā trasē. Es zinu, ka tā trasa pieder labam kvadristu braucējiem Turīnī. Cik es redzēju video, trasē ir nelielas špūrītes, ir tāda smiltiņa pa virsu. Tāpēc gribētu domāt, ka vairāk piemērota mums. Ceru, ka varbūt mums būs kaut kādas priekšrocības, jo pārsvarā visās trasēs, kur mēs braucam, citi ir jau braukuši vairākus gadus, un varbūt tas viņiem kaut ko arī iedo. Zinu vairāk apdzīšanas vietas, vai kā tā trasa paliek pēc kura brauciena. Es domāju, tas būs kaut kāda mums priekšrocība, ka neviens šajā trasē nav braucis, un mēs arī salīdzinoši ātri pierodam pie trasēm, atrodam īstās līnijas. Tāpēc jā, nevaram sagaidīt šo weekendu. Šobrīd mēs esam ar 3 mašīnām. Arvis ar Santu brauc ar 1 mašīnu, tad Sentis ar Ingu un ar saviem sīkiem brauc ar vēl 1 mašīnu, un mēs 6-7 cilvēki braucam tagad fūrē. Sentis bija aizbraucis drusku tālāk no mums, man liekas, viņš bija aizbraucis uz Šveici. Arī drusciņu pakaitināja ar Šveices glītajiem kalniem. Viņš atsūtīja mums video, tur izskatījās vēl iespaidīgāk nekā, kur mēs bijām. Tāpēc jā, varbūt arī nākošais, kad mēs te būsim tūmā, noteikti arī jāizbrauc apskatīt Šveici. Braucam uz trasi Itālijā no Vācijas, un Itālijas ceļi ir baigi šaurie, un viss ir kalnīns, un nevaram īsti atrast, pa kurieni braukt, bet Kaspars, cerams, tagad būs izpētījis un varēs tikt diezgan mierīgi uz trasi.
centimetri būs jāvelk rati augstā. Kādreiz Francijā bija, kur Grobīgs tāds pasautiņš augšā gājām. Kur mēs kopā vilkām? Jā. Tur ir vēl augšā uzvārdā. Mēs šeit stāvot tikai nojautīsim, ka šeit notiek motocross. Ak, Dievs, tiešām Nē, bet tur forši apstāties arī, ne? Tie, kas tur stāvēs, jā. Jā, tur visām komandām. Nevar saprast. Pēc šitā liekas apakšā betons, ne? Good to see you. Okay, all good? Yeah. Looks interesting. Very technical. Līdz ar bariem nokrīt līdz nēlēm, tad šitā nav beigies sūdi, ka viņš šitā te vieta uzdurās un tas gals paliek augšā. Vai nokrīt, vai pašā malu atstās. Pirms savējās šitas te jānopasa nos. Un šitā nav. Viņiem tagad tur sanāk, ka viņiem jāliet sārā pa labi, viņš tikai pa kreisi. Sanāk uzgriezties. Tas labs leciens. Labs jau ļoti vienkārši. Tad nenāk pati. Es ieiešu, sabremzēšos, sagriezīšos un tā šlīpi un tad laidīšu atpakaļ lejā. Tad varētu atcerieties. Mēs pirmā reizi viņu uzliksim, te ir tik garš nosēdiens, bet viņš tāpat viņu nedaliks. Viņš tāpat nosēdīsies kaut kur te pa īsi. Visticamākajā. Tā ir apdzīšanas vieta, jo leciens, nosēdiens ir plats, ja viņš paņem iekšu, tu paņem vairāk āru, un tad skaties, ko viņš tālāk darīs. Vai ja viņš drusku atstāja āru, tad tu iekšā vienkārši piegriez priekšā. Man perfekti prasa ar gaisinieki, ļoti daudz dzēsāšanas iespējas. Varētu pat visu braucienu novilkt. Jā, daudz lietas, ka uz augšā netika. Tad lejā braucāt forši, iemet neitrāli. Pagaidām laba, vai ne? Man sākums patika. Man arī. Arī labi. Tur labi jāatvo iekšā. Man viņa pirmajā līkumā pār trampīnam šķērsām pāri uz šito līkumu. Viņš tā nav riktīgi ciets. Nē, vajag ciets labi. Jā. Man liekas, ka iekšā ir tāpat labāk. Jo virāža. Un tur arī pāri var. Uz apdīšanu var mēģināt. Te man patīk, ka sadalās trase 2 daļās. Pa iekšu jālec augšā leciens. Tāda laba apdzīšanas vieta. Bet pagaidām izstāsta, ka pāri būtu ātrāk. Bet ja varēs uzlikt šito mazo lecienu, tad pa iekšu, es domāju, būs ātrāk. Tā kā veidosies šitās bedres cietas. Jā, Es domāju, tas ir ciets. Kas tas tāds cits? Ko viņi var sadurpināt? Tas jau kāds akmens iesas. Tāds, nu, dolomīts un kaut kas tam līdzīgi. Dolomīts arī krausts, viņš arī kā sairas. Vienkārši iznāks no līkuma, kas pa skatu. Tas atgādina Francijā. Man tālu nolikās. Ejam lejā. Nu, ja tu te sanēsājies, ej, te un lejā pa kokiem. Bet ir sēta, tevi saglāb sēta. Tajā upī. Stop samletnitotos. Es domāju, ka tu nāks ar visam orkiem pats lejā, tad... Nav varianti. Bet labi, te jau tur ir mīksts lejās. Jā, riktīgi. Man jācelmi. Šito atstīs, pēc to atsitīsies. Motus aizķersies, tu noteikti nobūs lejā. Normāli. Šis arī interesants līkums nav vēl. Nestandarta. Savādāka nekā citur. Interesants segums. Šausmīgi daudz akmeņu, tāpēc būs jālīmē teipi vai jāliek kaut kas uz rokām. Izstāsts forši, lecieni forši, nav neviens tās pārspīlēti grūts. Līkumi tādi tehniski ļoti gudri jābrauc trasi, jāmeklē labākās līnijas un apdzīt izstāsts, ka būs salīdzinoši viegli. Trasi tāda var būt vairāk kā Francijā. Tā kā franči varētu būt, ka šeit brauks labi, bet mēs arī brauksim labi. Nākamais ļoti svarīgs posms, tāpēc mēs jūs vēlamies iepazīstināt ar mūsu mehāniķiem, kas vienmēr saved visu kārtībā pēc mūsu izdarībām. Jā, mums komandā, es teiktu, galvenais mehāniķis ir tētis, jo viņš jau visu mūžu mums mehāniķis, viņš dara pilnīgi visu brauc ar fūri, visu liek kopā, visu izdomā, kas kā notiks, visu skatās pats, kur kā mēs aizbrauksim, kā mēs kaut kur nonāksim, kur mēs dabūsim naudu, kā mēs vispār kaut kur tiksim. Tagad jau 2. gadu pasaules čempionātā Sentis. Pievienojos pagājušā sezonā, kad bija pirmā pilnā sezona. Uz pirmajiem 2 posmiem. Spānija, Portugāla no sākuma bija domāts tikai šiem posmiem. Bet sanāca tā, ka bija jāpalīdz, var teikt, visu sezonu. Izlaid laikam tikai dažus posmus Anglijā, nebija Vīrijā.
un, es nemaldos, Francijā vienā posmā. Brāļus Lielbāšus, nu, tos jau es pamanīju, ka viņi bija mazs puikas pavisam. Mēs iepazināmies ar brāļu tēti, Kasparu, mammu. Un tā lēnām viss ir nonācis līdz tam, kas notiek tagad, jā. Vācijā, kā ar Kasparu runājām, tehniski visu izdarījām uz 100%. Pēc rīta treniņiem bija mazliet problēmas ar ātrumu pārslēgšanu, nācās mazliet attaisīt motoru, pastīties ātrumkārbu. To novērsām un nekāda tāda liela tehniska problēma nebija, kas bija jārisina. Līdz to arī paspējām starp braucieniem uztaisīt jaunas riepus, kas noteikti nāca par labu. Kā Vācija izdevās, jā. Esam tagad pēdējā posmā Itālijā, pēdējais 10. posms. Nekādas būtiskas tehniskas izmaiņas neveiksim. Vienīgais varbūt jauninājums būs brauksmē mazliet savādāk priekšējā riepa, jo šeit diezgan cieta trasa. Cerams, ka tas mums palīdzēs, jā. Un tad vēl mums ir motoru šefs Raimunds, kurš ir no Austrijas. Šis pilnīgi pirms braucieniem pārbauda vai izdara. Tad, ja mēs esam Latvijā un motoru, piemēram, mēs paši nevaram kaut ko tik galā, kaut kas jānomaina, mēs ar DHL viņam aizsūtam un 2 dienu laikā jau motors jau ir pie viņa. I saw a small plastic in the spark plug. Silicone from the intake. It's possible? Something like this. It was on the engine. No. It was silicone. Like this. Rubber. Yeah, it was in the spark plug. Between the... You have the carburetor. Check. And it was on the spark plug. We found it. The rubber between the carburetor and the intake from the engine was gone. And we found small pieces in the engine. Luckily, that's only silicone rubber. Where is my special tool? Now it's all done, and tomorrow full fire, fight for the big goal. Jā, izgājām tehnisko, īsti neko nepārbaudīja. Nu, tikai pārbaudīja, vai noslāps mocis, un tas viss. Mēs padzirdējām, ka Latvijā parādījusies mazā blaķenīte un mazie puiši sāk darboties un sportot. Tad jau izdzirdējām, jā, ka tie ir brāļi Lielbārži. Tad mēs atceramies, tad viņi vēl brauca ar mazāko motociklu, ka viņi nevarēja to, tā gāze nebija tik liela. Un tad gribējās viņiem vairāk, bet negāja uz priekšu. Un tad vienreiz Igaunijā, Pērnavā, kaut kas noplīsa. Un tētis ar mammu bija otrā pusē, un tētis jau kaut ko tur rāda, tu kaut ko, nu tur to vajag padarīt, nu var saprast, ka kaut ko, bet puiši bija jau tā bēdīgi, ka aizbeidzās motus, atmeta roku un teica, ka nav. Mēs arī bijām bēdīgi, ka viņiem neizdevās tas, ko viņi gribēja. Kamēr mēs braukājam uz motokrosiem, man liekas, ka šitādi zēni nav bijuši. Tik jauni vēl. Tik jauni un tik augsts tikuši. Jā. Neatceros tādas. Nav.
mēs maķītī. Labākajā aizturē uz zemes. Nekas labāks nav bijis par Big Mac. Jā, mums pat ir priekšā labs skats. Itālijas La Colla trase ir 30. trase Eiropā, kur esmu bijis pasaules čempionāta posmā. Šiten pirmā vietiņa, kur tik augstu kalnos ir trase un interesanti, skaisti un izbraukājis vai daudzās vietās. Tā vienīgā tāda ir, kas tiešām kalni. Neviens no pasaules čempionāta čempioni, kas te ir, neviens tik ātri nav tik labi sācis. Kā pagājušajā gadā pat 5. vieta, nav neviens tā sācis. Es ceru, ka viss tehnika un braukšana būs kārtība un mērķis būs sasniegts. Mēs it kā fani gribējām, lai būtu labāk, bet tehniskais sportais ir tehniskais. Viena maza kļūmīte mazliet izsita no ritma. Tas sanāk gandrīz vissāpīgāk, kad bija punkts punktā būtu gājuši ar Valoči uz beidzamo posmu. Tad izšķirtos viss, bet nevar zināt vēl, kas beigās būs, bet tā ir cepuri nost, sevišķi Kasparam, tādu slodzi izturēt. Man ir 3 šitik biezas kladītes pierakstītas, es kā atšķiru, es precīzi visu zinu. Salīdzinājums Vilemsena pirmā sezona, kā ir braucis pa braucieniem, blakus kā brāļi ir braukuši. Tā latiņa man ir. Visi, kas ir braukuši, Kristes Serģis ar kādu, vai šitās ir uzvarās, 2. vietās, vai visi braucēji. Tausā puika, vai. Tomorrow we don't drive? Tomorrow nobody drives from side. But it's not fair. No. It's not fair. Tomorrow they will explain it. 5 hours ago they get a message that the event should be cancelled. What? For this reason? They tried everything to get it fixed that we can race. They will explain it tomorrow. So okay. We can argue, but we don't know the situation. Because you have to come back on tomorrow morning, 9 o'clock, 9:15, they will explain. Okay. Oh yeah, they need it. Nekā. Kaut kādreiz ir viss. Pēdējais posms. Pēdējais posms, viss, no. Good? Yeah, you guys know. Let's go. Nē, tas jau zināms, rītdien mēs 100% nebraucam. Tas ir zināms. Viņi tad no rīta viņiem neieskaidros, ka mēs varam braukt, viņi visi neizmēģina. What about the new one? We don't ride tomorrow. Yeah. I don't know why. Yeah. But it's 5 points that we can win or not win. Yeah? Because it's a lot, huh? Sunday also we don't get qualified days. No. Yeah, no, we only get practice. Yeah, time practice. See you tomorrow. Rītdien tiek vadīts. Un ka viņi no rīta mums viss izskaidros. Pirms 5 stundām vispār es jau domājuši, ka konka tiks viss atsaukts. Viņi jau tehnika tam nav gatavoši. Ne tur iepas gatavoši, ne pat garīgs, ka tiem braucam. Jūs pateikt, ka rītdien jābrauc. Kā varētu visu paspēt? Un nav kaut kāds izbrauciens. Pagaidām to, ko vien vērnēs domāt. Dažreiz no rīta izsateiks, kādreiz brauc rītdien. Kā es piešos ar trasi vispār? Neviens šajā trasē nav braucis. Neviens. Tas jau uz risku baigo. Jā. Tāpēc jau tā sestdiena ir. Nav viens iebraukt. Tagad ir 10:30 jau gandrīz. Un mums 10 atnāca paziņojums kaut kāds, ka tur bija rakstīts, Kvadras brauc tikai sestdien, un mēs braucam svētdien, un kaut kas paziņo celšrakstīts, bet tā, ka nevar neko baigi saprast. Mēs sākumā domājam, ka Kvadrām būs brauciens 1. 2. sestdien, un svētdien mums būs 1. 2. bet tāpat sestdiena mums notiks kvalifikācijas brauciens un viss pārējais. Bet tomēr izstāst pagaidām, ka Kvadras tikai rītdien brauc, un mēs tikai svētdien braucam. Nebūs kvalifikācijas brauciens, tas nozīmē nebūs 5 punktu, ko mēs varam dabūt vai zaudēt. Tas ir nav tikai mums, tas ir arī pusēji pārējiem, kuri guva punktos ar viens otru. Bet tas ir tik bezsakarīgi, ka viņi paziņo to 10. vakarā. Tas ir pēdējais posms, kur noslēdzas, var teikt, viss. Dēļ tā varam zaudēt pirmo vietu. Es nevaru vienkārši macēt. Kaut kāds bezsakarīgi. 10. vakarā, piekdien. Lielākā daļa visiem ir normāls gabals jābrauc, vienalga. Beļģis, Holandietis, Latviets vai Igaunijas. The doctor only has
a license for the Euro. Yeah, doctor is doctor, eh? Yeah. If you have a license as a doctor, it doesn't matter, eh? If it's for quads or for sidecars. Yeah. Right as breath in this way. Good morning all. Firstly, thank you all very much for joining us this weekend at this event. As you can tell, we've had lots of problems, okay? Up until 10 o'clock last night, the event was stopped. We've managed to work with the team, the federation, the FIM, the medical board, and we've made a plan which allows us to race. To do that, we can race quads today and we can do sidecars tomorrow. That's not for any other reason, it's that quads are FIM Europe and sidecars are FIM. There's some legal issues between the two. We've managed to overcome it and it's allowed us to race, okay? We can talk for hours about it, about what we can and can't do. That is the bottom line, guys, okay? There is no alternative, okay? It's not our plan, it's not what we planned to do, but it's what we've ended up with. We are allowing you to race 2 races tomorrow for sidecars, 2 races today for quads. We will have free practice, time practice, and 2 races for both sets. It's not ideal, I know, at the last round, but it's what we've got, okay? Where's Martin? Martin is en route. And you need to give us our money back at least. Who decides why we're here? Martin? To this GP? Right, let me just put it straight. The reasons we have got this position is, it's not the promoter, it is not the organiser. It's an issue in board with the FIM. The race will happen. You are here to race and it will go ahead, okay? We have been working till late last night to get this done. I'm not here to stop it, I'm here to make it work. And up until 10 o'clock last night, it wasn't happening. How is it possible then? If you go like 1 week before, there's nobody there. How is it possible that? Or is it for your information, it's things have happened during this event so far that has caused the problems, okay? Surely those should have been sorted, these problems should have been sorted out long before. Correct. Correct. This is what we got, guys. You take it or you leave it. This is your decision right now. We need to get going. We've worked it out so we've got race formats, okay? So we've got quads today, we've got sidecars tomorrow. No qualifying races and no qualifying points. This was a decision we made at the briefing, but at the beginning of the year. If there was no qualifying races, there would be no points. This is what the riders, we spoke about this. Thank you very much for your patience, guys. Appreciate it. That's not my thing. Protams, mēs neko neuzzinājām jaunu, tur neredzēti notikumi, tāpēc mēs nevaram braukt un jums vispār jābūt priecīgiem, ka mēs jums atļaujam braukt svētdien. Bet šovakar vismaz būs vēl viens mītings, jo pats galvenais Martins, kas ir promoters visam šitam, pats neieradās tikai FIM galvenais, kas strasē, un tas bija viss, neko jaunu nepastāstīja. Un kā kāds kaut ko mēģināja iebilst, tā bija uzreiz kaut kādi, mēs jau nevarējām zināt, iepriekš nekas tāds nebija noticis, un ka mums jābūt priecīgiem, ka tāpat notiek.
No rīta sanāca celties nedaudz agrāk, mums piecēl tētis, jo viss tika atlikts uz svētdienu. Tad jā, brīvos treniņos no rīta sanāca diezgan labi iepazīt trasi. Uzbrauc sapratām, ka trasē būs grūti apdzīt un visi būs laiki tādi blīvi, jo trasē diezgan vienkārši un ļoti ātra. Kvalifikācijas braucienā uzbraucām pirmo aplaiku, bet tad jau pusē Hermans jau bija pirmais, bet mēs izdomājām, ka labāk nebrauksim ātrāk aplaiku pa viņu, lai viņš pirmais varētu paņemt starta vietu un mēs varētu nostāties viņam blakus, jo viņš arī brauc ar Megu, mēs zinām, ka viņš vēl pie tiem startiem nav pieredzes. Pirmajā braucienā starts neizdevās labi, aizgājām kā 7. Tad otrajā aplī atkritām uz 8. jo pieļāvām nelielu kļūdu. Un tad jau sākām atrast vietas, kur var apdzīt. Tad tieši mežā bija viena vieta, kur sadalās trase. Tad mēs tur braucām priekšus un tad sanāca diezgan daudz braucējus apdzīt. Tikām līdz otrajai vietai un priekšā bija Franči, 10 sekundes. Un tad mēs jau, kad bija pēdējās 5 minūtes, domājām, ka vairs nav varianti. Tad mēs uzspēdām dažus ātrākus atlaikus un tad jau bijām viņiem aizmugurē. Knapi apdzinām. Pirmspēdējā aplī ielīdām iekšā un skatījos, kur viņš brauks, viņš mūs ietriecās, bet mēs bijām priekšā. Labākā sacensības šogad. Ruņi arī pagaidām vienīgais. Un tad pēc pirmā brauciena sākās tāds neliels protests. Kādiem 10 braucējiem bija iedots sods par dzelteno karogu, jo pie dzeltenā karoga, ka viņu vicina, tad nedrīkst lekt pāri trampolīnus. Bet it kā neviens nebija pārlēcis un viņi gribēja visu video pierādījumus, bet pirms teica, ka viņiem ir un parādīs, bet beigās viņi nerādīja. Un tad visi braucēji, mēs gājām visiem runāt, visi tā kā gribēja jau otrajā braucienā neiet pie starta, bet tad beigās bija tādi daži, kuri tomēr teica, ka nē, viņi brauks. Beigās tad bija jāstartē, brilles nebija kārtīgi sagatavotas, bija no pirmā brauciena tādas, kā bija. Un arī paši mentāli varbūt nebijām tad tik gatavi tagad kārtīgi braukt otro braucienu. Lai arī mani dēli, mani zaķēniņi, kā es viņus saucu, brauc jau ļoti ilgi. Es joprojām nevaru pārvērt stresu un neskatos nekādu startu. Es nevaru to spriedzi izturēt. Es vienkārši staigāju priekšā atpakaļ un pie sevis murvinu, ka viss izdosies, jūs to varat. Pirms paša starta brīža, kad motori ļoti skaļi rūc, tad es vispār notukstos, aizspiežu ausis, neskatos. Savukārt, kad viņi ir trasē un brauc, tur man tas stress pāriet, tad es tikai gribu, lai viņi brauc ātrāk, lai viņi atdzina, lai viņi ir pirmie. Tik ļoti vairs nepārdzīvoju, bet starta mirklis, tas ir visgrūtākais katru reizi, un katru reizi es domāju, kāpēc man to vajag, kāpēc es to daru, kāpēc man to vajadzēja, un ka tas ir pārāk grūti. Daniel and Bruno Neilbardis have put themselves well and truly on the radar. Will Hardwick! Will Hardwick! Will Hardwick! Will Hardwick! Starts neizdevās labi, nedaudz labāk nekā pirmajā, bet tad otrajā līkumā ekipāžu priekšā gan arī mums nokrita un sanāca, ka noslāpa mocis. Un tad braucienu sākām no 15. vietas, tāpēc, ka pēdējais posms pašiem varbūt arī nedaudz bija mazāk spēka un nebija tās motivācijas, jo mēs zinājām, ka nevaram neko iegūt. Un tad bijām apmierināti ar 6. vietu un arī sapratām, ka mēs varam uzkāpt uz godu piedestālu. In second place, Daniels and Bruno Neilbardis.
sezonai galā. Esam ieguvuši 2. vietu. Ja pirms sezonas mums būtu prasījuši, vai mēs ar 2. vietu būtu apmierināti, mēs noteikti būtu vairāk apmierināti, jo mērķis bija top 3. 2. sezonā 2. vieta, tāpēc domāju, nekad vēsturē tas nav noticis, un mēs esam ļoti apmierināti ar to. Bet jā, pēc pirmajiem 2 posmiem mērķis pamainījās, un mēs zinājām, ka mēs varam cīnīties par titulu. Sezonas vidū drusku varbūt veiksme nebija mūsu pusē. Jā, bija 1-0, bet jā, mēs turpinājām cīnīties. Es domāju, sezonas noslēgumā mēs esam apmierināti ar 2. vietu, un ir cits mērķis vismaz nākošais gads. Cerams, nākošais arī uztaisīs pasaules čempionātu Latvijā. Priekš mūsu faniem, es domāju, ļoti daudz fanu ierastos, un jā, priekš mums tas būtu labākais GP, kāds varētu būt. Tad jā, pa nākošas sezonas plāniem 1 vietu uz augšu, un tas jau būtu pasaules čempionāta tituls. Cerēsim, ka mums tas nākošais izdosies, un mēs visu darīsim, ko varam, lai ziemā satrenētos un jau būtu uz 1. posmu tikpat spēcīgi, ja ne vēl spēcīgāk kā jau pēdējā posmā. Jā, cerams, ka nākošais gads. Ja nesanāk šogad, tad jābūt nākošais gads. Paldies visiem, kas sekoja mums līdzi, kas mums palīdzēja. Paldies sponsoriem, ģimenei, jā, faniem. Fani mums ir paši labākie, uz katru posmu bija vairāki fani, tāpēc jā, bez jums mēs neko nevarētu izdarīt. Cerams, ka jūs skatītāji drusku vairāk mūs iepazināt un arī sajūtāt motokrosa garšu un redzējāt, cik daudz darba tiek ielikts visā pakošanā, braukšanā un cik liela komanda arī mums brauc līdzi un katram ir savs darbiņš, kas jāizdara un visi to izdara, tāpēc jā, arī bez lielas komandas un bez tik foršiem cilvēkiem tas nebūtu iespējams. Uz tikšanos nākamajā sezonā, tiekamies jau pavisam drīz. Čau! I'll be coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so cute. Everybody know I'm you know when it click through. Try to send this about to be a so big vibe.